Šodien raidījumā jaunas tehnoloģijas ūdens apgādei Jelgavā, karoti medus ikdienas jūsu veselībai, kas ir osteorefleksoterapija. Viens no cilvēka dzīvības uzturēšanas elementiem ir tīrs ūdens. Interesanti ir tas, ja Rīgā ūdens apgāde tiek nodrošināta galvenokārt no ūdens krātuvēm Daugavas un Baltezera, tad mazpilsētās no dziļurbumiem. Tikko pabeigts jauns projekts, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti Jelgavas pilsētā. Данный проект был разработан по реконструкции, именно реконструкции водозабора. Projekts tika izstrādāts rekonstruējot ūdens dziļurbumu vietas un tā pievadas tīklus. Pavisam tika rekonstruēti un izurpti 12 jauni urbumi, kas pilnībā nodrošina nepieciešamā ūdens daudzumu Jelgavas pilsētai, kā arī no jauna tika izveidota šīs norobežotās ūdens ņemšanas vietas, izbūvēti artēziskie urbumi, kā arī visiem normatīviem atbilstoša otrā līmeņa ūdens attīrīšanas stacija. Naša firma Totas. Mūsu firma Totas projektā piedalījās 9 jaunu dziļurbumu izveidē un 3 urbumu rekonstrukcijā. Līdz šim šeit darbojās urbumi, kas būvēti vēl padomjas laikos. Svarīgi, no kāda dziļuma tiek ņemts ūdens. Katra urbuma dziļums ir 260 metri. Sūkņi ņem ūdeni no 160 līdz 180 metru dziļuma, jo tieši šajos līmeņos atrodas tas ūdens avots, ko ģeoloģiskais dienests mums atļauj izmantot dzeramā ūdens ieguvēji. Bet tā kā ūdens ir piesātināts ar lielu dzelzs daudzumu, tiek būvētas attīrīšanas iekārtas, kuru tehnoloģiskās iespējas pieļauj regulēt arī sāļu daudzumu ūdenī. Firma Totas veic ne tikai dziļos rūpnieciskos urbumus ar ūdens padevi 50 līdz 100 kubikmetru stundā, bet nodarbojas arī ar artēziskajiem urbumiem mazajām saimniecībām, pagastos un privātajās struktūrās. Mums tam ir speciāls aprīkojums. Tāpat mēs nodarbojamies ar lielu platību ūdens līmeņa pazemināšanu. Tas ir izdevīgi ar artēzisko urbumu palīdzību. Pazemināt gruntsūdens līmeni augstceltņu būvlaukumos, lai nepieļautu ēkas sēšanos. Tāpat mums ir iespēja, izmantojot urpšanas tehnoloģijas būvniecībā, veidot betona atbalsta sienas. Tāda tika veidota arī Dzintaru koncertzāles skatuves siena pašreizējās rekonstrukcijas laikā. Это более экономично и более выгодно. Также мы в строительстве имеем возможности строить опорные стенки из бетона с помощью буровых установок. Так была сделана охранная стенка в Дзинтару концертзала. Фирма Тотас берет на себя не только бурение, но и обустройство скважин по современной технологии. И также мы изготавливаем... Firma Totas bez urpšanas darbiem, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, uzņemas veidot šādus paviljonus, kuros atrodas urbuļi no metāla karkas un sendviču paneļiem. Tie ir viegli un sala izturīgi. Šādās telpās aparatūras apkalpošana ir efektīvāka nekā izmantojot pazemes tipa akas. Mēs pašreiz uzstādām informācijas devēju ierīces, kas ļauj galvenajos datoros redzēt visus procesus, kas notiek urbumos. Privātmājām mēs arī veidojam pilnu kompleksu urbumus, ūdens pieslēgšanu mājās, kā arī uzstādām nelielas ūdens attīrīšanas iekārtas, kurās iekļauta dzelzs attīrīšana un ūdens sagatavošana lietošanai, likvidējot lieko sāļu daudzumu. Tāpat arī firma Totas veic ģeofizisko urbumu izpētes darbus, kuru laikā iespējams noteikt un raksturot urbuma konstrukcijas stāvokli, ūdens temperatūru, mineralizācijas līmeni, ūdens debitu un ieguļošo iežu sastāvu. Cik tīri ir pazemes ūdeņi Latvijā? Ja runājam par pazemes ūdeņu kvalitāti, tad lauksaimniecība to savulaik ietekmēja, bet tāpēc jau urbumi ir 260 metru dziļi un grunts piesārņojumu izfiltrē līdz minimumam. No vienas puses tā ir pozitīva tendence, bet ir pasaules pieredze, ka tādās rietumu valstīs, kā piemēram Francijā un Spānijā, ūdens avoti ir ļoti piesārņoti, jūtams dzeramā ūdens trūkums, un pēdējo 15-20 gadu laikā ūdens kvalitāte ir strauji pasliktinājusies. Tādēļ tur tiek pielietotas jaunas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas, kas ļauj likvidēt jau tehnogēna rakstura piesārņojumus. Paldies Dievam, mūsu ūdens šodien vēl nav saindēts ar smagajiem metāliem vai rūpnieciskiem atkritumiem, tāpēc mēs šai jomā vēl esam bagāta valsts. Тяжелыми металлами или другими отходами тяжелой промышленности или промышленности. Поэтому мы еще в этом отношении богатая страна.
Pārsteidz tās, ka jautājot mūsdienu cilvēkam Latvijā, cik bieži viņi lieto uzturā medu, tie aizdomājas. Bet vaicājot, cik bieži tiek pirkti medikamenti, atbilde tūlītēji. Zāles taču nepieciešams regulāri iegādāties un vitamīnus arī. Bet vai zināt, ka lietojot medu vienu ēdamkaroti dienā cauru gadu, organisms saņem pilnīgi visus nepieciešamos vitamīnus, kas palīdz mums būt veseliem un neslimot? Par to vislabāk zina stāstīt Daugmalis Jānis, kurš vairāk kā 35 gadus nodarbojas ar bitēm un to produkcijas ražošanu. Praktiski viss, kas ir stropā, ko šis mazais dzīvnieciņš ir lieto savā dzīvē, viss der cilvēkam ar tādu pašu enerģijas spēku, kādu šie produkti dod bitei. Tā kā, lūk, ir šīs galvenās produktu grupas, kas ir medus, kas ir populārākais produkts, un arī medumu ir ļoti daudz atšķirīgi šie veidi, taisni, uz ko mēs savā dravā specializējamies uz maksimāli iespējamiem Latvijā ievācamiem atsevišķiem medus veidiem. Tad ir šie ziedputekšņi bišu maize, tad ir bišu vasks. Un runājot par šiem medus veidiem, viens no populārākajiem mediem pasaulē ir liepu medus. Ja runā par liepu, medus, meitenes, tas viss kaut kā tā asociējās kopā. Bet viens no vērtīgākajiem mediem ir ievācams taisnī, mums ir liels platības Latvijā, virsū ziedēšanas platības. Ir šī piejūra, tas viss rada labus apstākļus, bet diemžēl planēta silst, un šis virsū medus arī šogad ir ievērojami mazāk tādā daudzumā. Tā kā viņš droši vien kļūst vērtīgāks. Mazāk pieejams, gan jau, kad līdz sezonas beigām visiem nepietiks virsū medus. Šis virsū medus ir piesātināts griķu medus. Abi divi viņi ir tādi, vispiesātinātākie, visbagātākie pēc savu sastāvu. Protams, arī šis liepu, šis āboliņu medus, viņi ir vairāk enerģētiski un no pavasara meža aveņu ir meža medus, kas ir ievākts aveņu ziedēšanas laikā vasarā, kad ir lielās temperatūras starpības. Mežā rodās izsvīdums uz skujkokiem, un tā ir tā vērtīgā sadaļa, kas ir bagāta ar fruktožu šis medus ir bagāts, tas mums ir daudz enerģētiskāk, vērtīgāks, varbūt kā šie rudens, bet, un tad mums ir vēl no bišu produktiem, kā jau es teicu, no bišu stropa var iegūt ļoti daudz labas lietas. Varbūt, ka viens no svarīgākajiem nemaz nav šis medus, varbūt, kad šādā veidā dabisks propolis, šis propolis, šī bišu maize, ko novērtē aktīvi cilvēki un sportisti, kas ir, tas ir tāds produkts, ko bite izmanto savai dzīves kvalitātei. Medus bite ir kā enerģijas avots, kā degviela, kā elektrība mums, kā enerģijas avots, tad bišu maizīte ir tapusi no ziedputekšņiem, kas ir iegūts pirms stropa, ko mēs sadarbojoties ar bitēm gūstam. Un pēc tam top šī bišu maizīte, kas patreizajā momentā mēs esam iemācījušies izstrādāt viņu tīrā veidā, un tad viņš ir labāk pieejams. Kādreiz tas tika kopā ar šūniņu, šūniņā bija bišu maizes gabaliņi, tad mēs viņu varējām lietot. Un tad mēs varam iet tālāk, mēs dažādus kārumiņus varam pagatavot no medus produktiem, piemēram, dzērvenes ar medu, rieksti ar medu, gan enerģiju, gan dzīves kvalitāti. Kur nu vēl pēru piens, vasks, kas ir no kā var gatavot sveces, un arī runājot par šo bišu vasku ir tā, ka vasks ir tāpat kā piens, bitei rodās uz ķermeņa, tātad viņš ir organisks produkts. Un bišu vasku, izgatavojot šo vaska sveci, vai varbūt nemaz nevajag kā sveci, bet pats gabaliņš vaska. Tagad meitenēm ir ļoti populāri katrai taisīt bez mazvai tādām gudrām, darbīgām meitenēm, katra taisa savu krēmu, tad vasks ir kā pamat izejvēle. Ļoti vērtīga lieta ir šis šūnu medus. Šūnu medus ekskluzīvs ir ne tikai tāpēc, ka viņš ir šādā veidā ir stropā bijis, ka viņš ir iepakots vaska iepakojumā, tur praktiski ļoti maz cilvēku roku bijis klāt, bet katru šo šūniņu
Bites izsmērē ar plānu kārtu propolisu, un kad mēs kožļājam, mēs uzņemam organismā visus tos labumus, kas ir medū, kas ir šai vaskā šīs ēteriskās eļas, plus vēl klāt šī propolisa doziņa nelielā. Tas ir vienkārši lielisks daudzums mūsu organismam. Ļoti būtiski ir saprast to, ka medus ir unikāls ne tikai tāpēc, ka viņš ir salds, ka viņš ir bišu ievākts, bet medus unikālā īpašība ir tā, ka medus uzliekot pilienu uz savas mēles, mēs viņu uzņemam ātrāk, uzņemam asinīs momentāli. Praktiski uzreiz jau ir asinīs šī enerģijas vērtība, šis sastāvs, mēs viņu ļoti ātri uzņemam savā organismā. Tā ir tā unikālā medus īpašība. Bites produkti ir savākušas, draunieks sadarbībā ar bitēm produkti ir ieguvis, ir šie dažādie medi, bet vēl jau viņš ir forši jāiepako un droši jāiepako. Ir jau labi šīs stikla burciņas, protams, tur netiek klāt gan mitrums, gan tā, bet vai nav forši, ka mums stāv katru rītu ejot uz virtuvi, mums pretī nāk šāds podiņš, ja viņš tur atrodas. Tas ir ļoti svarīgi glabāt virtuve uz galvu, tad jūs nekad neaizmirsīsiet par šo produktu. Lūk, un šis māls kā tāds ir pats par sevi ir ļoti labs materiāls jebkuram produktam, ne tikai medum. Arī zaļumiem, arī viņš palīdz saglabāt produkta vērtības, arī tieši saules stari netiek klāt. Lūk, jauki, katru rītu karot vienu, medus karot vienu no šāda podiņa. Patreiz Latvijā ir tāds laiks, kad mēs esam vieni šeit, citi citās valstīs, citi brauc uz turieni, citi brauc atpakaļ. Esam radījuši ļoti foršu ar cilvēku ievērtētu dāvanu komplektiņu, kurš sastāv no vērtīgākiem mediem, kas ir Latvijā ievācami. Tas ir viršu medus, griķu medus un liepu medus. Es domāju, ka katrs var iepriecēt gan sevi, gan savus tuvākos ar šādu komplektiņu. Pats sev arī beigās. Uzdāviniet sev tādu medus komplektiņu. Šo visu var, protams, vetrīgas sirdī rast. Nākiet uz medus istabu ciemos aiz Pētera baznīcas, ja es pareizāk saku, pie Pētera baznīcas altārs, mums ir tuvāks un nākiet pie mums ciemos, šeit var rast gan šīs bišu produktus, gan keramikas traukus, gan vaska sveces. Ir arī meitenēm krēmi gatavoti ar bišu produktiem. Varat braukt pie mums ciemos uz Draugu. Gan uz Draugu, gan uz keramikas darbnīcu, kur tāda 20-30 cilvēku grupiņa ir vienkārši fantastiski. Var pavadīt pusotras stundas, 2 stundas, varbūt aizķeramies ilgāk. Kur mēs varam gatavot gan māla produktus, gan izzināt bišu dzīvi, izgaršot šo produktu burvīgo buķeti, un tad, kad mums ir laiks, varbūt, tad atnākt atkal uz medus istabu ciemos. Medus istabā bišu produktus varat baudīt, aplūkojot unikālos 17. gadsimta baroka laikmeta griestu gleznojumu. Sajūtiet gadsimta elpu un medus spēku. Vienkārši un ļoti efektīvi. Tā tiek raksturota mūsu pašmāju zinātnieka profesora Georga Jankovska izgudrotā ārstēšanas metode osteorefleksoterapija. Tā palīdz cīnīties ar vairākiem desmitiem slimību un to izraisītām sāpēm. Osteorefleksoterapija vai vienkāršā valodā dūriens kaulā, kas tiek veikts attiecīgi slimā orgānu segmentā, uzskatāms par pasaules mēroga atklājumu. Iedurot kaulā adatu līdz kaula smadzenēm un ievadot tajās fizioloģisko šķīdumu, tā radītais spiediens ierosina mehānismu, kas nodrošina kaulu smadzeņu cilmes šūnu pavairošanos. Latvijas zinātnieku pētījumi apliecina, ka kaula kairinājums palīdz nevien mazināt galvas, muguras un locītavu sāpes, bet izmantojams arī daudzu citu slimību ārstēšanā, kuru priekšā medicīna joprojām ir bezspēcīga. Pie tādām kaitēm pieskaitām arī miopātija, iedzimts muskuļu vājums. Mēs sākām sadarbību ar profesoru Jankovski, ņemot vērā viņa interesanto izstrādāto jauno metodi osteorefleksa terapija. Kopā ar profesoru mēs esam veikuši vairākus pētījumus ar kaulu smadzeņu cilmes šūnām. Pētījuma rezultāti arī publicēti starptautiskos žurnālos.
Un, ko varētu teikt par kaulu smadzeņu cilmes šūnām, ir tas, ka viņas jau tiek pielietotas terapijā, ne tikai osteorefleksa terapijā, arī hemato-onkoloģiskā terapijā. Tāpat arī tiek mūsdienās izstrādāts daudz dažādas jaunas metodas un ārstniecības veidi, kā izmantot kaulu smadzeņu cilmes šūnas, jāsaka, visai daudzu slimību ārstniecībai. Profesors Jankovskis ar osteorefleksoterapijas metodi palīdzējis atgūties pēc traumām un operācijām arī daudziem sportistiem un aktīva dzīvesveida cienītājiem. Vai ir kāds salīdzinājums, kas pierāda, ka osteorefleksoterapijas metode ir efektīvāka par medikamentozo ārstēšanu? Ja mēs izdarām osteorefleksoterapiju 50 cilvēku grupai un salīdzinām ar 70 cilvēku grupu, kas ārstē ar parastajām, tradicionālām metodēm, tad ir 13% uzlabojums pie tradicionālām metodēm un 67% pie mūsu metodas. Tātad ir salīdzinās divas metodas.